Šodien otro dienu pēc kārtas savā starpā tiksies Rīgas hokeja skola un Tallinas Panteras. Tā Azotē. Vārdu priekšā piespēle un arī pielaboja arī slidojumu virzienu tieši mūsu pieminētais Linde. Arī iepriekšējā spēlē ripu pret šādiem spēlētājiem. Ants jau metiens vārdu virzienā. Prasmīgi savus auguma priekšrocības var labi to izdarīt arī hokeja laukumā. Novika uzmetiens uz vārtu virzienā un pirmais uzmins jau labā ātrumā caur neitrālai zonai. Pamet ripu dziļāk zonā. Vārti! 1-0 Rīgas hokeja skola atklāja mača rezultātu. Būs vēlreiz jānoskatās šis vārtu gūms, lai pārliecinātos, kā tad šī ripa nonāca vārtos. Un beidzot ir nostājušies arī Rīgas hokejisti. Glāznieks met un labs metiens un diviem metieniem tiek galā Koitmā. Iegūst ripu Tallinas spēlētājs Cilardī. Metiens Saperins ar ripu. Tuvāk vārtiem arī izpilda metienu. Garām vārtiem vēl viens metiens un ripa jau lido garām vārtiem. Redzam, vēl viens uzreiz 3 metieni tiek izpildīti vārtu virzienā. Adresē, lai dziļāk zonā iet Petersons. Petersons tagad metiens un ir vārti vai tomēr nav? Ir vārti, jā, 2-0. Līdz ar pašu vairākumu noslēgumu mainieki dubulto rezultātu. Atspēlēt neizdodas, bet nokļūdas par efektīvu epizodu. Tomēr tas paliek vēl viens metiens vārtu virzienā. 2 spēlētāji. Pusminūte ir palikusi, ko spēlēt ar vienu vīru pārsvaru. Tālu piespēle no Petersona. Iegūst ripu, tomēr polis. Ir arī metiens un Koitmā arī spēcīgi piespēle nonāk. Romanovs metiens un Skrebutens atsit. Pārter piespēle Lukats. Piespēle vārdu priekšā un Skrebutens atkal iesaistās mačā. Klausma uz zilās līnijas. Metiens vārti! Pielaboja ripslidojumu virzienu Pauls Cilandī un gūti vārti. 2-1 rezultāts. Pirmie vārti mačā Panterām. Vārtiem, kur tā bija domāta, pie tālā vārtu staba jau gandrīz jau bija nonācis hokejists. Vēl viens metiens vārtu virzienā tagad garām vārtiem. Metiens vārtu virzienā un Skrebutens ripu notver. Tālāk no saviem vārtiem cenšas nostumt. Ripu atgūst un arī pats dosies uzbrukuma zonā. Tas arī izdodas. Kīka metiens vārti! 2-2. Pārsteidz šajā epizodē Artūru Skrebutenu un komandas kapteinis izceļās ar gūtajiem vārtiem. Rasmus Kīks gūst 6. vārtus šajā. Kudevīta metiens, tas ir bloķēts. Vēl jā, tuvu vārtiem vēl viens metiens un atkal tiek atsists. Tagad metiens Skrebutens atsit. Teodorovits, Vaisunkins. Viņa mestā ripa ir nonākusi pie Skrebutena un spēle arī tiek noslēgta. Noviko metiens vārtu virzienā, Kviela uzreiz. Pie Skrebutena arī slidoja. Koikmā metiens nobuķēts. Puzakov metiens stūjā. Stūrī tas bija adresēts. Arī Skrebutens šo metienu notver, līdz ar to centīsies izmantot Panteras. Tagad metiens un Skrebutens atrod ripu. Kīkam virsū bija uzkritusi ripa. Notur ripu zonā. Panteras tagad spēcīgs metiens, ripa vārtu priekšā un Skrebutens ripu notver. Līdz ar to kārtējais iemetiens pie neizdodas pieņems Priestim pietiekami labu piespēli un tālāk jau Puzakovs. Pats iet zonā.
nomāna, bet līdz metienam tādam sekmīgam, pietiekam spēcīgam arī. Laba piespēle, Polijas metiens, vēl viens metiens, tomēr nav vārti. Arī paislīdēja. Tālāk jau uz otriem vārtiem pretuzbrukums. Piela metiens, vārti. Pantēras izcīna otro uzvaru, otro dienu pēc kārtas. Un atkal pagarinājumā pēdējās sekundēs. Jā, un tā vien šķita, ka spēle varētu iet pēcspēles metienos, bet tomēr Kviela pieliek punktu šim duelim.